Es izvēlējos genderlika teoriju, jeb teoriju par dzimumu atšķirībām komunikācijā. Tās pirmsākumi meklējami 20. gadsimta 70. gados, un teorijas piekritēji uzskata, ka katrs dzimums runā savā valodā, tādēļ mēs bieži vien nesaprotamies. Viena no galvenajām šīs teorijas aizsācējām ir amerikāņu profesore Debora Tannena, un viņas 1990. gadā publicētā grāmata Tu vienkārši nesaproti, sievietes un vīriešu sarunā plašākai auditorijai sniedz ieskatu par dažādu dzimumu lingvistiskajām atšķirībām. Viņas prāt sievietes un vīrieši nesaprotas, jo runā, izmantojot dažādus valodas kodus, un sacīto uztver ar atšķirīgām prioritātēm. Turpinājumā dažas dzimumu komunikācijas atšķirības balstoties uz attiecību dialektisko teoriju. Mani kaitina, kad vīrieši uzreiz steidz meklēt atrisinājumus manām problēmām un neļauj man vienkārši pačīkstēt viņiem uz pleca. Man patīk stāstīt jokus un piepušķotus stāstus no savas dzīves, lai pārējie man dotu atzinību un lepotos ar mani. Man patīk ļoti daudz runāt, jo es gribu komunicēt ar visiem un es gribu būt daļa no sabiedrības. Nē, mēs pavisam noteikti nepiestāsim benzīntankā un neprasīsim, kur ir jābrauc. Es labāk pariņķošu vēl 20 minūtes, bet labāk pats atradīšu. Es savu interesi par tevi stāstīto izrādu, pārtraucot tevi un iestarpinot aha, jā. Sievietes pārāk lielā jūtu izpausme apdraud manu vīrišķību un neatkarību.